Šodien ir 25. jūlijas ar jūliju. Mazliet pagājuši reizi mēs parunājām jau par laiku līdz rudenes saulgriežiem. Tad tagad mazliet klāt aktuālākais, kas aktuāls ir šobrīd. Un kā izrādās, tuvojas tāda lieta kā rudenes transformācija. Un tagad 20. jūlijā sākās sagatavošanās periods šai rudenes transformācijai. Ko nozīmē rudenes transformācija? Tas nozīmē, ka šobrīd aptuvenie datumi ir teikts no 5. oktobra, ka tad sākas cilvēkiem aktīvas transformācijas periods, un tā ir pastiprināta transformācija dažādos vai visos dzīves aspektos. Kādi tātad mums ir gan attiecības, gan darbs, gan draugi, gan hobiji, gan viss iespējamais. Un šobrīd, kā var teikt, начинается подготовка, ja? Un jo labāk mēs būsim sagatavoti, jo vieglāk transformācija būs. Tas jau tā kā skaidrs. Kas grib par to dzirdēt, tie dzird. Kas ne, tie strādās rudenī. Ko nozīmē šobrīd šis sagatavošanās periods un kas tajā notiek? Ir viena liela lieta, ka, varētu teikt, paceļas vai izgaismojas cilvēkiem psihiskas traumas. Tātad pēdiņās paceļas no zemapziņas, ja izgaismojas. Tas ir ieraugāmas, psihes, jeb dvēseles, traumas. Tātad mēs saprotam, jā, ka tas ir, var arī teikt, traumas esošas zemapziņā, jā. Ja mēs vienkāršot skatāmies vienas dzīves ietvaros, tā, protams, ir mūsu mīļā labā bērnība. Un tad mēs varam arī teikt, ka paceļas bērnības traumas, kuras bērnībā psiholoģiskās esam dabūjuši. Var arī saukt par emocionālajām, varbūt vieglāk saprast. Un ko nozīmē šis brīdis paceļas vai izgaismojas? Tas nozīmē top redzamas, un viņas to redzamas caur cilvēku neadekvātu reakciju. Vārdu var lietot arī neatbilstošu reakciju. Šī neatbilstošā reakcija šobrīd skar visus cilvēkus, gan tos mūs, kuri to zina, ka tas tā ir. Līdz ar to mēs sevi jau varam vērot, kā es rieģēju, kāpēc es tā rieģēju, un pēc tam padomāt, un pasēdēt, un priekš izrieģēt, un pēc tam saprast, redz, kā es tad tā kaut kā neadekvāta situācijai. Bet šī neadekvātā reakcija tātad ir pašam tev, tātad man, ir darba sfērā gan kolēģiem, gan priekšniekiem, gan padotajiem. Tad, kad darbā visi ir neadekvāti izrēģējuši un atnāk mājās, tad ir ģimenes locekļiem, ar tiem, ar kuriem jūs dzīvojat. Vai tie ir jūsu vecāki, vai tie ir jūsu partneri, vai tie ir jūsu bērni. Tālākā lokā tie ir pārējie radi, tie ir pārējie jūsu draugi, tie ir arī kaimiņi. Tie ir arī domu biedri, kā teiksim, šodien. Vai hobiju biedri, ar kuriem jūs varbūt esat pieraduši izklaidēties un būt kompānijā un esat domājuši, ka jā, tur taču visi manējie, tur visi mani sapratīs un tur jau viss labi. Bet pēkšņi šajā periodā arī viņiem kārā bērnības traumas.
Un, protams, pēdējie tas ir nepazīstami cilvēki, tie cilvēki uz ielas, tie cilvēki transportā, veikalā, kasieras, rindā stāvošie. Principā, nu, ja tā godīgi glābiņu nav. Jo tās traumas šobrīd ceļas visiem. Nu, viens piemērs. Ja es šobrīd lasu lekciju, un pieņemsim, ka man paceļas bērnīgi tas trauma no kaut kādas, nu, bērnu dārzā varbūt tā nevar dabūt, varbūt skolā 1., 2., 3. klasē, kad izsauc pie tāfeles pēkšņi, un bērns nesaprot, kāpēc viņi ir izsaucis, un viņiem ir apmulsums, un pēkšņi uz sekundes, nezinu, 10 sekundēm iestājas šis apmulsums. Man neadekvāta reakcija, un jūs nesaprotat, kā tā, kas tur notiek. Bet īstenībā tajā brīdī izgaismojas man dvēseles ir psihikas trauma, kur es esmu dabūjusi tajās pirmajās klasītēs, un vienkārši to ieraugat, jo es tā izreaģēju to. Jo es pēkšņi to sajūtu. Viņi paceļas no manas zemapziņas, jau augstāk, es viņu sajūtu, un es pēkšņi tā noreaģēju. Jo apstākļi, kas esmu pie tāfeles, ir tādi paši, kā bija tur. Un ir kaut kas, kas to izsauc. Varbūt kāds jautājums pēkšņi no jūsu puses, jā. Man atgādina to, ka tā skolotāja man prasīja vai jautāja. Bet ir kāds atslēgas moments, kas saslēdzās, un man adekvātā reakcija vējā. Nu, lūk, tāpēc šis laiks nav viegls, ka man ir jātiek pašai ar sevi galā, un ar vēl pilnīgi visiem apkārtējiem. Un tāpēc šajā laikā ir vēlme vairāk pabūt vienatnē. Tātad tas ceļas visiem, to es tā kā jau uzskaitīju. Nu, teiksim, visiem cilvēkiem, dažādiem cilvēkiem. Varbūt var arī pieminēt atsevišķi bērnus, kuri sevišķi atspoguļo jums šīs traumas, kas ir jūsos pašos, jā, tātad mums ar to mēs varam uzskatīt, ka bērni, nu, kļuvuši nepaklausīgāki vai atkal neadekvātāki vai tā tālāk, bet viņi var atspoguļot tikai pieaugušos. Tātad vairāk pabūt vienatnē. Jo, protams, es esmu piekusis pats no savām reakcijām, vēl no visu apkārtējo reakcijām, un es gribu atpūsties no tā, ka visiem ceļas traumas, tā, ka šobrīd ir laiks, kad visi ir izgājuši pagalmā un purina savus tepiķus un putekļi iet pa gaisu, un visi 10 ir iznākuši, visi 10 purina un vispār elpot nav ko. Tad man gribās aiziet uz mežu un mazliet pabūt vienatnē, mazliet paelpot pašam ar sevi. Tad, kā vēl viena palīdzoša lietu, es varu teikt, ka šajā laikā vajadzētu censties palaist, jeb atbrīvoties ar prieku no visa liekā, kuru vien tik var palaist. Ar prieku atbrīvoties no liekā. Un domās no liekā ir ļoti daudz, kas gan materiālas lietas, nezinu, sākot no vecām saplīsušām un nelietojamām, no attiecībām, no domāšanas veida, no dažādiem cilvēkiem, no iesīkstējušiem uzskatiem, kurus vajadzētu mainīt, no kaut kādiem nepatīkamiem ieradumiem, ieskaitot no aizvainojuma, no lepnības, no dažādām citu veidu negatīvām īpašībām. Viss, kas mazliet bremzē, un principā mums jau ir kā sevišķi šajās 13 dienās. Un kad pēc mājiem ir Kimija Vilnis vīda tā kā rāda, un mums vieglāk ir atbrīvoties un palaist visu to, kas ir projām, vienkārši vajag laist. Jo bieži vien, kāpēc nelaiž kaut ko prom, jo brīdī, kad vecais aiziet, mazliet ir skumji. Jo skumji vienmēr ir mazliet kaut kas nomirst. Un cilvēki nav mācīti skumt, jeb sērot, jeb izsāpēt šo aiziešanas brīdi. Un cilvēkiem ir baila sāpēt, un tāpēc viņi domā, ne, es šito veco paturēšu, tāpēc, ka tā kā man būs jālaiž vaļā, tad tur būs 3 minūtes ļoti sāpīgi, man tur būs jāparaud, ne, es labāk nesāpēšu to, tāpēc es labāk turēšu to veco.
un jaunajiem nebūs vieta, tas jaunais neienāks pie manis. Bet vajag labāk palaist, labāk tās 3 minūtes paraudāt, pasērot, un tad atbrīvosies vieta jaunajiem, tad tas jaunais vēl nesienāk tekšā. Nu, varētu teikt, pārvarēt bailes no sāpēm, ja bailes no skumjām. Atļaut sevi skumt, atļaut sevi sāpēt. Nu, tad 4. var palīdzēt pieņemt šo laiku ar pateicību. Ka nevis ārkārt šausmas, kāds tagad laiks, viss puriņu tepiķis un vispār traumas ceļās visās malās visiem un vispār man tagad jāatbrīvojas no visa, kā ko es varu atbrīvoties. Bet es saku paldies šim laikam. Jo tas, kas nāk vietā, tas nāks vietā jaunais, tas, protams, būs citā līmenī. Tas būs jauns un man noderīgs. Tādā ziņā, ka viņš būs vajadzīgs manī attīstībai tālāk. Šajā periodā vajadzētu atbalstīt sevi un citus pēc tam. Atbalstīt sevi. Tas ir pirmām kārtām. Un pēc tam arī citus. Iespēja robežās. Nevis pa priekšu citus un tad sevi. Sevi atbalstīt, tad, kā es teicu, pirmām kārtām varbūt vienatnē, un atļaut sev šo laiku vienatnē, saprast, ka arī citi to vēlas, līdz ar to varbūt ir brīdis, kad viens var aizbraukt uz, nezinu, palikt dzīvoklī, viens aizbraukt pastaigāties uz mežu, viens aizbraukt pasīties koncertu, tā, lai cilvēks spētu atjēgties un atelpoties, esot kopā pats ar sevi. Tad te būtu vajadzīgas 2 darbības. Pirmā atslābināties. Mēs varam neiespringst, kad mēs atpūšamies un esam vienatnē. Un otrais koncentrēties uz sevi. Iet koncentrēties sevi. Nu, ja saka savā sirdī, savā centrā vai kā tam līdzīgi. Un šeit droši var ņemt visādi veida palīgi ierīces, jeb aksesuārus, ja mūsdienās ir tāds vārds gadžetus. Bet šajā gadījumā tie var būt laba mūzika, tās var būt sveču gaismas, tās var būt mandalas, tas var būt ūdens, tā var būt daba pastaiga mežā, tā var būt dziedāšana, tā var būt kustība. Viss tas, kas tieši jums, jūsu ķermenim, jūsu psihei, ir atbalstošs, lai jūs atslābinātu un lai varētu ievadīt sevī, ja koncentrēt uz sevi. Tāpēc, tie visādi veida palīgi, nezinu, darbības objekti mums ir, vajag to izmantot. Ja ir kāda mierīga mūzika, kas mums palīdz, kāpēc ne? Tā. Tad mēs jau daudz esam strādājuši uz traumām, savu zemapziņu, savus vagonus daudz ir tīrījuši, savu psihi un dvēseli. Līdz ar to, jo cilvēkam ir lielāks šis depo, ja tie vagoni neiztīrītie, jo viņam ir lielāka tāda, teiksim, nevar teikt reakcija, bet pieprasoša reakcija. Tā nav reakcija, tas vienkārši pieprasoša stāvoklis. Tad, viņš vairāk pieprasošs, viņš ir tā, teiksim. Pieprasošs. Ko tas nozīmē? Ja? Tad tajos zīmējumos ar tiem vagoniem, tad ir kaut kas sasprūst tajos vagonos, tas ir psihis, ir dvēseles daļas, viņi trūkst, un šis trūkums izsauc šo pieprasīšanu. Ja? Jo ir šī iztrūkuma, jeb trūkuma sajūta, ka man kaut kas nav,
Ja mēs skatāmies vienkāršot, tātad bērns bērnībā no vecākiem kaut ko nav dabūjis, vai bērnībā tātad ir bijušas šīs traumas, kur šī psihiskas daļas, jeb dvēseles daļas ir iesprūdušas, mēs šo trūkumu jūtam, un mēs no apkārtējiem visu laiku esam tādā pieprasījušā stāvoklī. Man vajag, man dod, man vajag. Principā, pirmais, ko pieprasa, tā ir uzmanība. Ja, jeb enerģija, mīlestības, lai kā gribat, jeb psihiskā enerģija, ja, uzmanība. Ja mēs esam pieraduši arī teikt mīlestību. Un jo izsalkušāks, jeb trūkumu jūtošāks, jeb nosacīti netīrāks cilvēks ir, ja viņš vairāk pieprasa uzmanību un mīlestību. Tātad plus visam tam, ko es teicu, kur visa apkārtnē ceļas traumas, to cilvēku vidū cilvēku prasa. Arī tas ir grūti. Pirmkārt, ir māka pateikt nē. Viņi visi, protams, trenē mūs. Un otrām kārtām palikt sevi un koncentrēties uz sevi. Neieiet atkarībā no tiem pieprasāšajiem. Ja? Plus vēl, ja mēs koncentrējamies sevi, paliekam adekvāti, tad palīdzot tiem pieprasīšajiem, jā, mēs varam pateikt, var aiziet tur, var paskatīties to, var vienkārši uzdot pret jautājumu, kāpēc tu šobrīd tā jūties, kāpēc tu šobrīd tā jāiet, paskaidro man, es tevi gribu saprast. Bet to visu var darīt, tad, kad mēs paši esam sevi, jā, lai mēs neieejam tajās reakcijās, neadekvātajās, kas tajā brīdī notiek viņiem pašiem. Tā te mums iezīmējās, es laikam nepierakstīju pie kaltāli. Tā. Lielo transformācijas periodu. Un tad mazliet es gribu vēl akcentēt vēl vienu laiku. Tas tagad iestāvās. Ja galīgi tur kaut ko nevar redzēt, tad sakiet, ja tur ļoti spīd cauri. Tātad otrs, ko es gribēju akcentēt, ir tas, ka tas viss, ko es iepriekš stāstīju, paliek spēkā, tātad Saturns mums pagaidām līdz 2. augustam ir retrogrāds, tas nozīmē, ka dažādi veidi darbības bremzējās. Saturns Skorpionā mums ir līdz septembra sākumam, tas nozīmē, ka ceļas visas augšā no zemapziņas. Plus šobrīd ir vēl tāda parādība, ka Venēra paliek retrogrāda. Viņa ir atpakaļejošā kustībā no 25. 07. Tas ir šodienas, līdz pat 6.09. Vēl kādas 2 stundas, un tad būs Venēra retrogrāda. Skīsimies, lai mēs sajūtīsim to, ja. Saistībā arī ar to visu iepriekš teikto, raksturojot šīs planētas retrogrādo periodu, arī var saredzēt to, ka tas pats vien notiks. Jo tad, kad Venēra retrogrāda, tāda ir iespēja pārskatīt dažāda veida attiecības. Tātad gan attiecības ar darbu, gan attiecības ar partneriem privātā līmenī, gan attiecības ar bērniem, ar kaimiņiem. Tātad gan attiecības ar cilvēkiem, gan attiecības ar objektiem, kas nav cilvēki. Tātad šīs attiecības gan no tām, kuras vairs nav vajadzīgs atteikties, gan dažas, kuras ir svarīgas uzlabot, gan paskatīties, vai kādas nevajag nomainīt uz jaunām, un pamēģināt savu skatu uz dažāda veida attiecībām paplašināt. Šis tieši Venēras retrogrādais periods ir arī ļoti labvēlīgs, lai mīlētu tieši pats sevi. Lai iepazītu pats savas jūtas,
Kas mums ir pirmais? Jā, sevi. Tātad pārskatīt attiecības, pārskatīt dažāda veida attiecības. Un te ir sevi, mīlēt sevi. Paskatīties gan uz savām jūtām, ko jūtu es, gan tikt vaļā no dažāda veida rūgtuma, gan vēlēšanās vairāk iegremdēties savā iekšējā pasaulē. Lai paskatītos, kas notiek attiecībās pašam ar sevi. Jā, manas attiecības pašai ar sevi. Šajā retrogrādajā periodā paceļās risināmas lietas, karmiskas lietas, lietas, kas jau ir bijušas, nav atrisinātas un nāk atkal risināt. Ja, tad var pavērot, vai kaut kādas situācijas pēc konkrēta šablona neatkārtojas atkal. Tas nozīmē, ka tā mācība nav saprasta. Tātad, jā, karmiskais, teiksim tā. Tad šajā periodā notiek, teiksim tā, vērtību izvērtēšana, ja pārvērtēšana. Vērtību, izvērtēšana. Kad mēs izvērtējam vai tām vērtībām, vai tās vērtības, kas man bija vērtīgas līdz šim, viņas turpinās arī būt tikpat vērtīgas, jo bieži šajā periodā nomainās, kas līdz šim ir bijis aktuāls, tas vairs aktuāls nav. Mēs saprotam, ja mēs pārvērtējam to un izvērtējam, ka nē, tas tomēr nav man prioritāte. Tāpēc vērtības mainās, nomainās, apmainās, tā visa rezultātā. Jā, un arī šajā periodā mēs ienirstam sevī savā zemapziņā un atlaižam veco un lieko, kas tad arī saskan ar iepriekšējo. Un, ja mēs runājam tieši par partnerattiecībām, tad notiek tieši partnera izvērtēšana, ja vēlreiz pārvērtēšana, kas savukārt palīdz pacelt attiecības citā līmenī ar to pašu vai citu partneri. Bet notiek atkal, tātad mēs esam nogājuši kaut kādu posmu, kur mums ir bijuši partnerattiecības, mēs viņas izvērtējam, lai paceltu tās attiecības ar jaunā līmenī partnerattiecības, bet atstājot brīvību partnerim palikt vai nemainīties. Un tāpat šīs vērtības ne tikai tiks pārskatītas personīgā līmenī, attiecību līmenī, no arī biznesa līmenī. Kas ir mums bijis prioritārs, kas vairs nav, ko mēs vērtējam augstāk, ko vērtējam zemāk. Tad vienkārši tika pieminēta 1. septembra dekāde, 11. septembris. Bet mēs vēl par to runāsim varbūt augusta beigās, ka tad notiks zemapziņu enerģiju atbrīvošana dramatizētā formā. Tas ir tas pats, ko es visu laiku jau saku, jā, ka vienkārši tas ir tāds aktīvāks periods, kad varbūt šīs reakcijas būs dramatizētāks vairāk. Tad iepriekš mēs runājām par periodu līdz 21. septembrim, kad bija saulgrieža rudens, jā. Acīm redzot, tātad līdz tam periodam mēs gatavojamies transformācijai. 21. septembra saulstāvjos atvainojot būs kaut kāda veida kulminācija un mēs dabūsim enerģiju lādiņu. Un acīm redzot tā transformācija, par ko šeit runā, kas sāksies 5. oktobrī rudenī. Tad viss tas līdz ar visiem saulstāvjiem mums palīdzēs veikt šo rudens transformāciju. Un konkrēti runājot par Veneru, var paskatīties, pafiksēt, kā viņš ir bijis dzīvē. Šajā gadā tās lietas, kas mums bija jāiziet kā mācības saistībā ar
šo planētu mums tika iezīmētas no 21. jūnija līdz 19. jūlijam. Mums kaut kas tur notika. Tad tās pašas bija otrs periods, kad notika no 21. jūlija tās pašas mācības. Un viņas notiks līdz 6. septembrim. Un tālāk no 6. septembra līdz 9. oktobrim. Principā tās ir vienreiz mums parāda, ka tas jāmācās. Ja mēs neiemācījāmies, dod otrais, ja mēs neiemācījāmies, dod trešo reizi. Ja mēs pirmajā jau kaut ko apkuvām, otrais periods jau būs vieglāk un trešais būs vieglāk. Nu, ja es varu saukt, ka tās tās 3 eksāmenu reizes, kad tiek pārbaudīts, vai mēs apguvām mācību vai ne. Un vēl otrs interesants fakts saistībā ar Venēru ir tas, ka Venēra ir 8 gadu cikls, un šobrīd mums ir 2015. gads. Nu, pieņemsim, ka jau augusts, jo jau ir jūlija beigas. Tad mēs parēķinam 8 gadus atpakaļ un paskatāmies, kas ar mums ir noticis 2007. gadā. Ja varam paņemt visus šo 3 periodus 7. gadā un visus šos 3 periodus 15. gadā. Paskatāmies, kādas mācības mēs gājām tad, 7. gada šajos mēnešos, un principā aiznāk vasaras otru pusi, jeb vasara. Tad mēs arī šajā gadā iesim vēlreiz to pašu. Vai tas pats būs? Ja mācības bija apgūtas, tas būs viegli, vai arī tas būs jaunā līmenī, vai arī mācības nebija apgūtas, strādāsim to pašu vēlreiz. Tā. Tas tā kā par šo laiku enerģētiski, ko es varu pateikt šobrīd jūlijā. Vai ir kādi jautājumi tik tālu? Ja ne, tad par jūliju šobrīd dotajā brīdī viss skatīsimies, kas jau būs augusta beigās.